Sveiki visi Latvijā! Es esmu Sonora Vaids un es esmu pat ieradusies Seišelu salās. Es pat nezinu, ko lai šobrīd saka, bet man ir iemācīts viens teikums, kas man būšot jāatkārto visu laiku. Skatieties, mēs jums visu parādīsim! Raidījumā Skatieties! Kā ceļot Seišelu salās ar kuģiem, elektromobīļiem un kājām? Seišelās stūra ir otrā pusē. Kā tie cilvēki brauc? Augļu pārbagātība, jeb kā izmantot zaļus augļus. Un tad, kad banāns ir zaļš, tad viņš ir kā dārzenis. Mazā Viktorijas galvaspilsēta un mazais Big Bens. Šī laikam ir vienīgā vieta, kur eiropieši vienkārši neiztek sviedros. Meklēsim pasaules skaistākās pludmales Praslin un Ladīgas salās. Tas ir laimes akmens. Ņemi caurums. Šoferīti nofotografēsimies. Lūdzu, iepazīstieties. Šis būs mūsu ceļojuma šoferītis un gids Deivis. Hello, Latvijā! Yes! Seišelās stūra ir otrā pusē. Kā tie cilvēki brauc? Seišelu salas atrodas Indijas okeānā starp Madagaskaru un Indiju. Pavisam ir 115 salas, taču es jums parādīšu 4 no tām – Mahe, Praslin, Ladīga, Santa Anne. Jāteic, ka nokļūšana ar lidmašīnu ir ērta un savienojumi ir pietiekoši labi un pa kabatai ikvienam. Izbaudīt ceļojumu var vislabāk, ja tas ir rūpīgi saplānots. Es ļāvos Seišelu turisma borda saplānotajam maršrutam un ieteikumiem. Patīkami, kā mani sagaidīja manās pagaida mājās, jeb viesnīcā Beauvalon Beach. Viesnīcu iekļauj burvīgi kalnu skati, tropu augi, krāsaini putni un okeāns. Ieraugot visu šo skaistumu, man ir tāda sajūta, ka es laikam pēdējā laikā būšu ļoti labi uzvedusies, jo mēs esam ieradušies Viktorijas pilsētā, un šī ir mūsu pirmā viesnīca, kas īstenībā galīgi nemaz neatgādina viesnīcu, bet tādu tā kā ciemu, kur viss paskaties apkārt. Visu vienos kokos, zaļumos, palmās, mazās mājiņās. Juhu! Es gribu ātrāk redzēt, kas mums tur iekšā notiek. Nāciet, tur iekšā ir vēl skaistāk, tur ir vēl skaistāk. Nākat šur. Aiziet. Te arī ir kaut kādi augļi, redzi? Es taču skrienu! Neizsakām skaisti. Es vienkārši... Es laikam tiešām esmu ļoti labi uzvedusies pirms tam. Un gluži kā mājās par manu skaistumu rūpējās mezoestētika augu cilmes šūnu krēms pret grumbiņām. Mēs sievietes taču vienmēr gribam izskatīties jaunas un skaistas. Kaut laiks šeit visu caurgadu ir silts, mana pirmā sala Mahe sagaidīja ar vēju un lietu, bet ar plus 30 grādiem. Pludmale Beauvalon ir vispazīstamākā un populārākā. Šeit ir droši peldēt, un te ir visplašākās iespējas ūdens sportu cienītājiem. Tas taču ir fantastiski. Sēdēt okeāna malā un ēst krabjus.
Visi ceļojumi Seišelu salās sākas galvenajā salā Mahe. Te atrodas arī viena no pasaules vismazākajām galvaspilsētām Viktorija. Pilsētā dzīvo ap 30,000 cilvēku. No tiem lielākā daļa Seišelu pamatiedzīvotāji ir kreolieši, kā arī ķīnieši un indieši. Tur augšā ir kokosrieksti. Šķiet, ka es novilkšu somiņu un kurpes un kāpšu viņiem pakaļ. Jo izrādās, ka esot tā, ka tiem riekstiem ir jākāp pakaļ pašiem. Jo tad, kad viņi nokrītot zemē, viņi esot jau neēdami, negaršīgi. Pirmajā dienā vēl grūti pierast pie klimata un laika maiņas. Tas tomēr nemaz netraucē doties iepazīt salu. Šobrīd mēs atrodamies Seišelu salu galvaspilsētā Viktorijā, kas atrodas uz Mājas salas, pie hinduistu tempļa, kas ir celts par godu dievam Vinegāram. Es domāju, ejam skatīties. Templis ir ļoti jauns, uzcelts 1992. gadā. Es noteikti uzspraudīšu visu nepareizā vietā, bet es vismaz daru. Es mēģinu. Mēs nu pat godinājām dievieti Namahā, kas ir veselības un tāds labas dzīves dieviete, acīm redzot. Ļoti interesanti, es viņai prasīju, kas es esmu, viņa teica, ka es pārstāvu arī šo pašu dievieti. Un es kādreiz biju gājis pie vēdista, un viņš man teica, ka man jāskaitot tāds pantiņš Om Gam Ganapataye Namahā. Tas, ko es atceros. Okay. Good. Thank you. Es esmu svētīta no indiešu dieva. Šis vīrietis nu pat izstāstīja, ka šīs te zīmes sievietēm nozīmē to, ka, ja kāds man vēl kaut ko sliktu, tad šī zīme ir kā aizsardzības zīme, kas nepieļaus, lai tas nonāktu uz manis. Tas tieši sievietēm vairāk. Thank you. Thank you. Šie te zīmējumi baltie uz viņa nozīmē to, ka nepieņem uz sevi neko sliktu. Līdz ar to viņš var mierīgi visas bēdās cilvēkiem palīdzēt, bet tas viņu neskar. Raidījuma turpinājumā skatieties. Īstas Indijas okeāna zivis tirgū, jeb cik maksā viens milzīgs tuncis. Šī zivs maksā 40 eiro kilogramā. Meistarklase pie šefpavāra. Draudzīgie Seišelu bruņurupuči. Čau, dārgumiņa, redzi, tev tūlīt pabarošu. Redzi? Pasaules brīnums, dubultais kokosrieksts manās rokās. Labāk skatītāji jums pat neprasīšu. Ko tas atgādina? Ir lakati, skaisti lakati.
Ar delfīniem. Un kāds te zaļš ir brīnišķīgs. Voilà. Seišelu salu galvenā nodarbošanās ir zivju ķeršana. Un, protams, lielie tunči. Šī ir galvenā Seišelu sala eksporta prece – tuncis. Šī zivs maksā 40 eiro kilogramā. 400 rūpijas. Te vienu vietu aplūkojam ne tikai tunči, bet arī citi okeāna dārgumi. Šis ir astoņkājis. Viens no okeāna iemītniekiem. Skatieties, mēs jums visu parādīsim. Viņš teica, ka šo nevajagot ēst, šis ir jāsūkā. Pamēģināsim. Garšīgi. We should buy. Yes. How much costs one? Par 25 rūpijām var nopirkt kokosriekstu un izdzert viņu. Thank you. Un viņš tek papakš ārā. Garšīgi. Tas, laikam, tas, kas pēc tam sacietē. Hello, Latvija. Pilsētu ieskauj zaļi kalni. Apbraukt to var nepilnā dienā. Šeit ir tik daudz kokos palmu, ka man šķiet, ja viens latvietis pārvāktot uz šejienu, tad viņš droši vien tomātus ar krējumu, tradicionāli taisīt tomātus ar kokospiena krējumu un sāli. Un dilles noteikti uzlikt. Es nezinu, pēc kā tas garšot, bet kaut kas tāds. Lai gan atrodoties ceļojumā labāk par laiku nedomāt, ja nu vienīgi apskatot Viktorijas pulksteni jeb Big Ben. Kā jau vienai no mazākajām galvaspilsētām pienākās, tas arī ir maziņš. Jā, skatieties, mēs jums parādīsim, kā pagatavot tunci. Es laikam pirmo reizi mūžā turu veselu, es nezinu, 5 kilogramus ar banāniem. Uzzināju kaut ko pavisam jaunu. Mēs Latvijā pārsvarā pazīstam banānus, varbūt ne šī tik maziņus un tik ļoti saldus, bet tagad var arī tos dabūt. Bet izrādās, ka tad, kad banāns ir dzeltens, tad viņš tiek lietots kā auglis. Un tad, kad banāns ir zaļš, tad viņš ir kā dārzenis. Un tā viņi arī lieto. Un izrādās, jebkurš zaļais banāns var tikt cepts, vārīts, rīvēts un dažādi veidi apstrādāts. Jāteic, ka ceļotājs šeit gaida, lai mūsu skatītājiem parādītu, kādas gardēžu pusdienas un vakariņas šeit pieejamas, man par godu tiek sarīkotas pusdienas. Pavāri šeit patiešām ir augstas klases, māk ne tikai gatavot, bet arī dziedāt. Facciamo una foto. Sole! Oh sole mio, stam fronte a te. Un dziedot pusdienas izdodas vēl gardākas. 5 ēdienu maltīte. Pirmā zupa. Tur ir tik daudz tās garšvielas, ka tā zupa iegūst pilnīgi citu tādu garšu buķeti. Ja man būtu jāpasaka, ka pamatā ir ķirbis, man būtu to gan drīz būtu grūti pateikt, ja nu vienīgi krāsas dēļ. Otrās salāti sastāvā tomāti, paprika, citrons, mango, zivs, kaperi, olīveļa.
citrons un mango. Zivī piedod to viņas specifiskāko garšu, viņa ceļ augšā tās sajūtas garšas. Un salātos parasti lieto nevis gatavo mango, bet zaļo mango. Trešais – vietējais tuncis kokosriekstu pienā ar kariju. Tātad es kokosriekstu eļļā iebaru sīpoliņus. Jā, to dara viņš, viņam tas labāk sanāk. Tas būs karijs arī divi. Anis. Latvijā anīs un ķimenis viņš tikai sauc kopā, ka tas ir gan ķimenis, gan anīs, ka tas viens un tas pats, bet mums Latvijā tas ir atsevišķi. For the chili, it Tas depends. ir vispār kaut kas cits. And what is this? Ginger and garlic. Tas ir ingvers un ķiploks samalti tādā. Tad šis ir kaut kas ļoti līdzīgs starp ķiršu un citronu lapām. Man šī zupa jau garšo. Sāls, pipari. Sajaucam visu. Jā, tagad mēs to visu cepsim. Tagad izcep to zivi, saliek šajā garšīgajā, smaržīgajā mērcī. Šo te zivi tagad nemaisīs, viņu tikai tā krata. If it's enough. Wow! Es šito mērci taisīšu mājā kā zupu. Ceturtais bija čatnīs, kur sastāvā apcepts sīpols, zaļa papaja, pipari, sāls, citrons. Es tagad zinu, kur var likt visus tos zaļos augļus, ko var šeit nopirkt mūsu lielveikalos. Un ka mēs vienmēr gaidām, kamēr viņi nogatavosies. Viņus nevajag nogatavināt. Viņus vajag cept un vārīt. Tagad man tika pasniegts tas, kura taisīšanā es pati piedalījos. Par cik šeit iet garām garšvielu ceļi, kas tiek vesti no Indijas un no Āfrikas. Viņi visi brauc garām Seišelu salām, un līdz ar to, ka šo garšvielu šeit ir ļoti daudz, viņi viņas arī daudz lieto. Un kā viņš teica, jo tālāk uz ziemeļiem cilvēki brauc, un vetās garšvielas, jo tās garšvielas mazāk lieto. Viņas lieto arī mazākās devās. Un piektais saldais – karamelizēti banāni rumā. Karamelizēti banāni vietējā takamaka rumā. Takamaka ir tāds liels koks, kurš aug tikai šeit. Rītdien mēs uz turieni dosimies. Skatieties, mēs jums visu parādīsim. Seišelu salas reizēm tiek dēvēts par kontinenta atlūzām, koraļu pērlēm un oāzēm Indijas okeānā. Cilvēki brauc uz šejienu baudīt drošu atpūtu un veldzēties siltajos saules staros. Vērot saulrietus un iespējams aizmirsties. Esiet sveicināti Praslinas salā, kas ir viena no skaistākajām pasaulē. Aizmirst ikdienu lieliski var Praslinas salā. Skaistas kilometriem garas pludmales. Mums jau arī tā ir, bet klimats šīs pludmales padara bezgalīgas arī laikā, jo šeit ir mūžīga vasara un vienmēr silts ūdens okeānā. Uz Praslinas salu jābrauc ar kuģīti 1 stundu. Brauciens šur bija diezgan briesmīgs, jo tiešām okeānā viļņi bija milzīgi, un mūs šūpoja diezgan pamatīgi, un daudziem bija jāmeklē maisiņi. Praslinas salā atrodas Ferdinanda fonda dabas rezervāta Nacionālais parks. Te tādas mantas karājās. Oi! Šitādas puķis man auga
puķupodā. Viņas aug patiešām, es tikai nevarēju iedomāties, ka viņas aug šitik lielas. Jūs redziet, šī ir īsta orhideja, nevis puķupodā, bet dabā. Un jāsaka, diezgan liela puķupoda vajadzētu, laikam, lai šī tāda iestādītu. Īsti džungļi, reti sastopami floras un faunas eksemplāri. Kas tie tādi ir? Tu esi skaists, vai ne? Jā. Es šobrīd kāpju maizes kokā. Izrādās, šeit maize aug kokos, bet arī viņa ir jāvāra. Visā šajā krāšņumā viens unikāls koks – kokosa palma ar ļoti neparastas formas dubultriekstiem. Skatieties paši, tādi kā dibeni. Šie jūras kokosrieksti ir atrodami tikai šajā salā, Praslinas salā. Un nekur citur pasaulē. Aug viņi šādi te kopā pa diviem. Katrs ir atsevišķi. Es labāk skatītāji jums pat neprasīšu, ko tas atgādina. Bet katrā ziņā ļoti skaisti. Man patīk. Šī ir ābele. Vietējais ābolu koks. Viņš šobrīd ir ziedos. Ticiet man, es pati neticu, bet šie ir ābeļziedi. Šie rozā, tādi izpūruši dadzīši. Tie ir ābeļziedi. Šie te, es nemeloju. Un šis esot zelta ābols, golden apple. Līdzīgi kā mango. Klauna pilnīgi šausmas. Tu ienāc šitādā parkā un izejā ārā pilnīgi paēdis. Šitā esot guava. Nu jāēd atkal. Šī tā guava esot arī tas auglis, ka tā kā viņi sakrīt zemē un viņi bišķi ilgāk pastāv, viņā veidojās alkohols. Un reku te Gits mums arī stāstīja par to, ka no viņi tiešām taisot arī alkoholu. Un tas, laikam, ir tas auglis, ko citreiz mēs varam internetā paskatīties, kad dzīvnieki sēdušies viņus tādus bišķi vairāk, un tā, ka viņi tādi bišķi pastāvējuši, tad viņi ar tā dīvaini jūtās. Šobrīd es vēl nejūtos dīvaini, jo mans auglis vēl nav saņēmis to, nav nobriedis tik tālu, teiksim tā. Nu, fotografējoties pie vaniļas, es atradu vēl kaut kādus augļus. Ja es pareizi izrunāju, tad tas ir budamja, un tos arī varot ēst. Un Gits solīja atrast man vienu tādu, kuras varētu noprovēt. Sasitīšu. Latviešiem ir ticējums, ka esot jāatrod akmens, kurā esot caurums. Un tad jāiekar ķēdītē, un tas esot laimes akmens. Nu, man izskatās, ka te to akmeņu tādu ir diezgan daudz. Nu, tāpēc jau viņiem arī saucās ēdienas dārzs. Šīs palmas zarus cilvēki izmanto jumtu būvniecībai savām mājām. Tad viņi nogriežot šo te zaru, izkaltējot un liekot uz jumta. Nu, redziet, šīs lapas jau laikam ir gatavas jumta būvniecībai. Šī ir tā pati palma, no kuras taisa tos jumtus, bet te viņa vēl ir maziņa. Un esot tāds viedoklis, ka šīs te adatiņas, kas šobrīd esot priekš tā, lai viņu vietējie bruņurupuči nenograužot, jo tie apēdot pilnīgi visu. Un šīs adatiņas ir priekš tam, lai šis koks izdzīvotu. Uz šīs salas vislabāk ir braukt ar taksīšiem, jo taksometru šoferi ir ne tikai ļoti labi braucēji, bet arī gidi. Izvadās, pastāstīs un safotografēs. Teik uz soļa sastopam bruņurupučus. Tos var aplūkot pavisam tuvu.
Vai te nav skaisti tādi radīgi, tas tīši tikai ko. Mīļš. Kāds tu labs. Čau, dārgumiņa, redzi, tev tūlīt pabarošu. Redzi? Tu vari tā? Šitā? Garšīgi. Vamos ver lá, Gil. Katra sala ir ar savu noskaņu, ko rada pludmales. Praslins salas labākā pludmale ir Anselasio. Te okeāna bangojošie viļņi atsitas uz granīta akmeņiem. Spēks un miers. Spēcīgs kontrasts. Es visam tam ļaujos uz vairākām saules piepildītām stundām. Un ne tikai es, bet arī daudzi mīlētāji. Šī ir vieta, kur dodas jaunlaulātie iemūžināt savus laimes brīžus. Bet laimīgi te ir visi, ne tikai tie, kas nu pat ir iemīlējušies. Brauciet uz šejien, te ir fantastiski, visu gadu saule, augļi visos kokos. Paradīzes pludmale. Ceļotājiem šeit ir visplašākās iespējas. Turklāt, kas nav maz svarīgi, var noīrēt arī apartamentus, un tie nemaz nav tik dārgi. Tāpat jau laiks pārsvarā paiet ceļojot vai atpūšoties pludmalēs. Savukārt es šoreiz viesošos Saules paradīzes hotelī. Te mani aizrauj līko palmu alejas okeāna krastā un arī iespēja vienkārši būt mierā. Tā Praslinas sala, mēs dodamies uz Ladigas salu. 15 minūšu attālumā arī ļoti skaista eksotiska sala. Kuģa. Izrādās, lai cik tālu mēs arī būtu, latvieši ir visur. Pasaule maza un visur ir latvieši. Visur latvieši, jā. Lai gan šķiet, ka vairs nevar būt skaistāk, tomēr izrādās, ka var. Salu skaistums ar katru dienu atklājas ar vien vairāk, un atkal mani sagaida kaut kas vēl skaistāks. Nākošā sala, kura man apbur, ir Ladiga. Raidījuma turpinājumā skatieties. Paradīzes pludmalē Ladigas salā. Maržo tāpat kā mana bērnība. Garšviela dārza eksotisko augļu izlase. Nemaz nav tik rūkts, bišķi skāps. Kā garšo Seišelu rums. Un pēc tam viņi ar otro reizi ir jau 90% rums. Ladiga ir maza sala. Attālums no tās viena gala līdz otram ir tikai 4 km. Paskatieties, šī ir bugenviļa. Man ir mājās tāda pati, tikai mazāk. Un kas pa milzīgām lapām? Tā ir šīs salas eksotika. Paskatieties, nemaz nevaru visus ziedus sagrāt. Man gribās visās ietīties. Un redz, kur ir mūsu līdekļu saste. Latvieši stāsta, ka tur, kur aug līdekļu saste, tur ādaras apakšā vairs nesot. Tad zem šīs palmas pēc latviešu ticējuma ādaras nav. Šo salu var uzskatīt par viseksotiskāko. Te visi pārvietojas ar velosipēdiem, elektromobīļiem un vizinās pajūgos ar mūļiem.
Nu, paskatieties, cik šeit ir eksotiski. Tie ir viss tas, kas mums ir puķu podos. Viss ir dzeltens, zaļš, rozā, tumšs, sarkans. Un palmas! Un nu pat bija lietus un jau ir saule. Labi, ka man līdzi ir Mesoestetic Moisturizing Sun Protection krēms. Jo ir šobrīd spīd ļoti spēcīga saule. Vajadzētu sevi pasargāt. Savukārt sāk jau pierast, ka pa ceļu pastaigājas bruņu rupuči. Jā, viņš nemaz nejūt lietus, ja sācies uz viņu tas neattiecās. Ka visapkārt svilpo vējš un skan okeāna viļņu skaņas. Bet pārsteigums neizpaliek. To sagādā varenie pludmales skati, milzīgas granīta klintis, kas kā labirints vies gar pašu pludmali. Tas ir laimes akmens, viņam ir caurums. Ladīgsala ir ideāla vieta tropu miera, harmonijas un mīlestības piedzīvošanai. Oi, tevi pie striķa šitā piesējuši. Saulīte, kā tad tevi šitā aiz deguna piesēja pie šņores? Mīļumi. Latvijā nav laika aizbraukt ar govu sasveicināties. Nu, es atbraucu uz Seišelu salām. Jā, čau, mīļumi, čau. Smaržo tāpat kā mana bērnība. Pat te tu smaržo tieši tāpat. Šeit ir brīnišķīga zivi, kas smaržo tik ļoti labi. Šīs te buņģiņas ir pret mazajām mušiņām, lai viņas netuvotos mūsu ēdienam. Jums pašiem ļoti labi tas garšo. Ceļotāji izklīduši pa visu pludmali. Neviens nevienam netraucē. Šeit pietiek vietas katram, kas vēlas atrast savu stūrīti Indijas okeāna pakājē. Tu esi skaistulis. Es ceru, ka viņš nekož. Ielaidīsim viņu, lai viņš iet pastaigāties, un te viņiem būs bišķi labāk. Es tā domāju, nevis pa ceļu staigāt. Atā, mīļā, labā, skaistā, brīnišķīgā Ladīgsala. Es zinu, es te vēlos atgriezties. Bet tagad ceļš caur okeāna viļņiem ved atpakaļ uz Praslinu, tad uz Mahe un visbeidzot uz Santannes salu. Ir jau tik pierasts, ka rīts sākas ar okeāna šalkām. Labrīt! Esam pamodušies Santannes salā un tagad dodamies uz brokastīm. Te ir tik skaisti un tik labi. Reku man jau ir kokosi pie mājas. Dārs ir iekopts un es varu doties ēst. Labu apetīti visiem! Manas brokastis sastāv no pankūku, sulas un augļiem. Un putras. Auzu pārsla putras, tomēr Latvija. Ļoti garšīgi mango. Apēdīsim visas augļus un izmantosim arī tos skaistumam. Ja skatieties, mēs jums parādīsim. Tā latvietis top skaistas. Faktiski Santanne ir nacionālais jūras parks. Tas sastāv no 6 salām un atrodas netālu no Viktorijas galvaspilsētas. Gan viesnīcas teritorija, gan sala ir viens vienīgs parks. Palmas, augi, ziedi, pludmale.
Lai visu šo apskatītu, mums piedāvā elektromobīli. Un mēs, nekaitējot visam šim krāšņumam, dodamies savā ceļojumā pa salu. Es esmu gumijkokā! Juhu! Man mājās kādreiz arī tāds bija, bet ne tik liels, tāpēc es izmantoju izdevību uzrāpties šī gumijkokā. Iedomājieties, es no gumijkoka raugos Indijas okeānā! Juhu! Īpaši dzidrie un mierīgi okeāna ūdeņi aicina izbaudīt zemūdens pasauli. Krāsas tikpat košas kā virs ūdens. Cienījami televīzijas skatītāji, es atrodos Seišelu salās. Šeit visu cauru gadu ir vasara. Un visu cauru gadu var ēst kokosriekstus, ja prot attaisīt, protams. Jo var palikt arī nepaēdis. Mēs te mēģinājām, līdz šim mums neizdevās. Juhu! Patīkams nogurums. Savukārt manai jūtīgajai ādai glābiņš jebkurā pasaules malā ir mezoestētikas saules aizsargkrēms. Atā, Santa Annas sala. Šeit bija tik brīnišķīgi. Bišķīgi mēs apdegām sauļojoties, bet vienalga tas bija skaisti. Līdz šim esmu iepazinusi lieliskās pludmales un krāšņo dabu, bet Seišelu salas nav tikai tas. Ceļojuma pēdējās dienas atvēl kaut kam pavisam citam. Manā ceļojuma plānā ir rokdarbu ciems, garšvielu dārzs un ruma fabrika Tagamaka. Rokdarbu ciemā šodien atvērtas tikai pāris mājiņas, bet man tomēr izdodas atrast savu bruņurupuci, kas dosies man līdzi uz mājām. Labprāt kādu lielo paņemtu līdzi, man nelaidīs pāri robežām, tad es paņemšu šo te maziņo. Te ir vēl divi, es tagad netīšu ārā. Bet nu vajag taču šopingu uztaisīt, vismaz ar bruņurupučiem. Izcils smaltītes noslēpums ir garšvielas. Šobrīd mēs esam piestājuši Le Jardin de Roi, tas ir karaļu dārzā, kas ir garšvielu dārzs, kas izveidots jau 18. gadsimtā. Šitā izskatās muskatrieksts. Viņš atradās te iekšā. Es viņus aplēšu. Te pavisam tuvu var ieraudzīt eksotiskus augļus. Rūgtais apelsīns. Nemaz nav tik rūgts. Bišķi skāps. To, ko nekad neesi dzīvajā redzējis, tik veikala plauktos un fotogrāfijās. Lai tevi šodien iepriecinu, ja nav šerberts un pomelo. Man bišķiņ cita meldiņa, es tagad nevaru atcerēties īsto. Un ir grūti saprast, kas ir kas. Karielapas. Es jau viņu pagaršoju, ļoti labi garšo. Šīs te liek vesels pie ēdiena klāt. Es viņus paņemšu pāris. Es beidzot tieku pie kokosrieksta, savādāk visu laiku. Man bija jāskrien, jālec un vēl nezinu kas, un es beidzot varu tikt. Es viņu varu nolaust? Can I take this one? No? Okay, no, I can't take them. Bet tā gribās. Seišelu salas vēsture cieši saistīta ar ruma ražošanu. Un neiztrūkstoši ik viens, kurš šeit atbrauc, dodas ekskursijā uz ruma fabriku, pavērot, kā no cukurniedēm ražo rumu. Viņa tā pirmajā fermentēšanās traukā, kad iziet cauri, ir no 25%, un pēc tam viņi ar otro reizi ir jau 90% rums. Rumu te sāka gatavot vairāk nekā pirms 200 gadiem. Un par piemiņu visiem vīriešiem un sievietēm un bērniem, kas ir dzīvojuši un strādājuši šajās plantācijās Santandrē kopš 1792. gada.
Tradīcijas ir saglabājušās, un arī lepnums par paveikto gadsimtu garumā, veidojot salas vēsturi. Iespējams, ka misija Lodž ir slavenākā vieta Seišelu salās. Mēs esam atgriezušies atkal Mahas salā, un šeit pavarās brīnišķīgs skats uz okeānu. Nevelti, pat Anglijas karaliene šeit esot dzērus tēju. Es jums visiem novēlu nokļūt šeit, rast iedvesmu okeāna šalkās, aizmirst rūpes saules staros, smelt spēkus skaistos dabas skatos, jo tas ir tā vērts. Paldies, mīļie televīzijas skatītāji, ka bijāt kopā ar mani šai nereāli reālajā sapnī. Un paldies Seišelas turismu bordam par šo brīnišķīgo iespēju. Atā, mēs noteikti vēl tiksimies!